Labdien, darbie draugi! Priecājos es jūs redzēt manā kanālā, un šodien mums ir sarežģīts manikīrs. Šī ir mana kliente, viņai ir ļoti izteikti uz leju augoši nagi. Pašai savi nagi ir stingri, tāpēc mūsu uzdevums šodien ir pacelt nagu formu un neradīt papildus apjomu, jo ir ļoti stipri izteiktas nagiem savas arkas. Nagu forma patiesībā ir ļoti skaista, ja viņa nesātu īsus nagus. Tad vajadzētu pacelt tikai pašas maliņas ļoti minimāli. Bet tā kā klientei patīk nagi gari, tad nāksies pie tā piestrādāt, lai nagu forma būtu skaista. Iepriekšējo reizi mēs cēlām augšā tikai pāris pirkstus un sarunājām, ka šoreiz mēs pilnībā visiem nagiem taisīsim jaunu nagu arhitektūru. Viņa jau bija morāli sagatavojusies tam. Jūs šeit redzat, cik lielā leņķī uz leju aug nagi. Un tas viss mums būs jāpaceļ augšā, lai nadziņi būtu taisni. Klientei nagu taisnošanu veids pirmo reizi. Iepriekšējo reizi es nodemonstrēju uz 2 pirkstiem katrai rokai, kā to dara, jo man bija viņu jāpārliecina, ka tas ir labākais variants viņas gadījumā. Nesājies ir manikīrs ideāli, nav vispār nekādu kabatu nekas, vienīgi viņa ir nostaigājusi ar šo manikīru gandrīz 6 nedēļas, un tas, protams, ir ļoti daudz, un viņai vienkārši izteikti uz leju tie nagi ir sākuši liekties. Šis ir pats trakākais pirksts. Tas ir kreisās rokas rādītāja pirksts. Viņš ir tik ļoti izteikti uz leju, kad nāksies ar viņu nopietni piestrādāt. Tātad sākumā ņemam nost virsējo pārklājumu, izlīdzinam maksimāli, cik mēs varam. Noņemam nost lieko garumu. Protams, daudz vienkāršāk būtu nagus apgriezt un tad likt formas virsū, bet tā kā mēs taisnosim nagus uz virsējām formām, man ir nepieciešams, lai man būtu apakšā viņas nagi. Pirmkārt, lai es redzētu, lai kliente redz, un es redzētu, cik daudz mēs viņus iztaisnojam. Otrakārt, man ir svarīgi, lai pēc iespējas vairāk klientes nags paliktu apakšā neizvīlēts, jo viņš mums kalpos kā pamatiņš. Es nelikšu daudz materiāla. Es likšu tikai, lai paceltu naga galu uz augšu. Taisam manikīru. Skatāmies, lai visa zemkutikulas platība tiktu perfekti iztīrīta, jo vairāk mēs viņai klāt neķersimies. Pārbaudam, vai viss ir ok. Un tālāk es uztaisīju kombinēto manikīru, bet kutikulas neslīpēju. To mēs darīsim
pēc tam, kad pabeigsim manikīru pilnībā, jo tur vēl diezgan daudz būs vīlēšanas. Es strādāju ar poligēlu, jo ar viņu ir daudz vienkāršāk šādos gadījumos izlīdzināt, viņš nekur netek. Sākumā uzlieku uz naga vajadzīgo apjomu un tad lieku formu. Kāpēc tieši šāda tehnika? Tāpēc, ka tāda tipa nagus šādā veidā ir daudz vienkāršāk iztaisnot. Mazāk materiāla tiek izspiests ārā tikai praktiski pa sānu malām, kuras mēs smuki noņemam nost. Es esmu slinkais meistars, man ļoti vīlēt nepatīk. Un te mēs redzam, cik daudz ir materiāla tātad uz naga gala. Tas viss būs mums jāizvīlē. Obligāti ir jāvīlē no iekšpuses, ja jūs nagus pieaudzējat uz virsējām formām. Bez tā nu nekādīgi nevarēs iztikt. Tātad mums ir gatavs. Pie kutikulas zonas cieši es neliku, jo, kā jau es teicu, mums ir ļoti izteikta arka. Un man bija uzdevums neuztaisīt tādu treknu pāreju. Man pāreja no dabīgā naga uz mākslīgo materiālu bija nepieciešama praktiski uz nulles. Līdz ar to es neliku formu pie pašām kutikulām. Un tagad mums ir apvīlēšana. Neaizmirstiet noņemt lipīgo slāni. Gan no virspuses, gan no iekšpuses, lai frēzes neieķeptu. Un te mums ir no iekšpuses ļoti liela vīlēšana, no virspuses mēs vīlēsim tikai sānus un piekutikulas zonu, bet no iekšpuses es ņēmu ciet sakausējuma frēzi un vīlēju vairākos piegājienos, sākumā lielāko materiāla daudzumu nost, un pēc tam jau ar smalkāku frēzi izvīlēšu, lai būtu pilnīgi viss līdzens. Ja mēs atstājam garu dabīgo nagu, jūs redzat, ka šeit nekas zem pirksta nav satecējis. Līdz ar to var skaisti izvīlēt un klientam tur nav nekādi pauguriņi un nekas netraucē. Un vēl viena lieta, kad ar šāda tipa pieaudzēšanu var droši vīlēt iekšpusi ar diezgan liela diametra frēzi, jo man nav jāpalien apakšā zem pirksta. Man, respektīvi, nav jātrāpa starp pirkstu un nagu tur tajā mazajā šķirbiņā. Ja man tas būtu jādara, es izmantotu ļoti smalku cietu sakausējumu frēzi, tā lai es tam tieku visam klāt. Šis ir tas gadījums, kad es varu atļauties ar lielu diametra frēzi. Es izmantoju frēzi ar zaļo uzgali, lai man būtu ātrāks darbs, un es varētu labi izvīlēt lieko materiālu, kurš ir stipri daudz virsū. Šis ir tas super nags, kurš visvairāk traucē manikīram izskatīties ideālam.
Strādāju ļoti mazām kustībām, cenšos vienā vietā ilgi frēzi neturēt, jo, ja tur vienā vietā ilgi frēzi dedzina, frēzi sakarst un klientam ir nepatīkama dedzinoša sajūta, tāpēc mēs frēzi maksimāli mēģinam pārvietot diezgan ātri. Tā kā man materiāls nav pie pašas kutikulas, es varu novīlēt pie kutikulas daļu ar šo pašu frēzi, man nekas netraucē to izdarīt. Vēl es noņemu nost šo te spīdīgo slāni, jo man vajadzēs pārklāt ar nadziņus pārklāt ar caurspīdīgo bāzi, jo mēs esam izdomājušas dizainu, kur šīta bāze ir ļoti vajadzīga. Pie kutikulas zona tiks pilnībā izlīdzināta un papildus nostiprināta. Bāzes slānis būs ļoti, ļoti plāns. Tur nebūs vispār nekāda papildus apjoma. Burtiski milimetrs un pie kutikulas daļā 1,5 milimetra, lai mums būtu saglabātos nagu arhitektūra, ko mēs esam panākuši pateicoties virsējām formām. Kāpēc es ņemu šo slāni nost? Tāpēc, ka uzglancēta naga diezgan slikti turās bāze, tāpēc es viņu ņemu nost šo te smuko spīdīgo slāni. To var nobafot. Es viņu ņemu nost ar frēzi, tā ir daudz ātrāk. Apvīlējam tātad malas. Vīlējam uzmanīgi, lai nepārvīlētu nagu, jo sānu malas ļoti bieži tiek pārvīlētas, mums ir jābūt stipri uzmanīgiem, lai tas nenotiktu. Video tas notiek diezgan, es tā skatos ierunājot, ka video tas notiek diezgan, kā lai to pasaka, pat brutālā veidā, bet patiesībā es strādāju jau sen un es varu novīlēt stipri precīzi. Tie, kas ir jauniņie, uzmanieties, sānu malas lūdzu nepārvīlējiet nekādā gadījumā. Nedaudz izlīdzinam nagu galus, tā, lai viņi būtu 2 mm biezumā. Notīram putekļus. Uzklājam bāzīti caurspīdīgo plānā kārtā un ļoti plānā kārtā pa virsu topu. Un mums ir ideja pārklāt nagus ar hroma pūderi. Man ir tāds tumšs atnācis, ļoti, ļoti skaists, tumša kapara krāsā. Diemžēl video viņš nedod to īsto toni. Šis te iepakojums man ir atnācis dāvanā. Godīgi sakot, es šo iepakojumu iesaku izmantot. Viņš ir ērts, bet viņš ir ērts maziem laukumiem. Ja jūs vēlaties ietonēt nagus tā kā es to daru video, tad daudz vienkāršāk ir izmantot visus pulverus, kuri ir burciņās. Jūs varat tad paņemt tik daudz, cik jums vajag,
un pielīst praktiski pie pašas kutikulas. Ar šo te stiku es pie kutikulas klāt netieku. Bet tā kā man būs vēl kaķets pārklājums, tad es arī necenšos tur ļoti līst iekšā apakšā. Man paliek līdz kutikulei apmēram 2 mm nepārklāti ar šo te pulverīti. Un tā mēs ar pulveri noklājam visus nagus. Galvenais, ja jūs strādājat ar tāda tipa pulveriem, kuri ir tā kā spoguļveida, galvenais ir uztaisīt nagu ideālu, jo jebkurš nelīdzenums uzreiz būs redzams, pateicoties šiem pūderiem. Un tālāk es uz pūdera, neko vairs neliekot virsū, klāju kaķaci. Un bīdu viņu uz kutikulas pusi. Un mums sanāk tāda skaista pārēja no kaķats uz šo te spoguļu pulveri. Kaķeci klājam vienā kārtā, divas kārtas viņam nevajag. Ja jūs, protams, ja jums ir ideja, kad kaķecī ir jābūt spilgti izteiktai, tad jūs klājat kaķeci divās kārtās. Un katru kārtu jūs ar magnētiņu apstrādājat, tā kā jums paredzēts ir dizainā. Es klāju vienā kārtā, jo man ir nepieciešams tas caurspīdīgums. Un mums ir gatavs manikīrs. Protams, dizainam uzklājam virsū topu un ir gatavs, nesājās viņš lieliski, spīd viņš fantastiski. Kamera, diemžēl, nenodod visu to skaistumu. Prieks bija jūs redzēt un tiekamies nākamajos video.